Izdegšana ir cilvēka ar darba organizāciju saistīts emocionāls izsīkums, depersonalizācija, distancēšanās un samazināta personīgā snieguma sajūta. Un tā ir izplatīta problēma visā pasaulē, kas skar cilvēkus dažādās profesijās un nozarēs. Šodien parunāsim par praktiskām rekomendācijām, kādā veidā izdegšanu ir iespējams mazināt vai novērst vispār. Esiet sveicināti atpakaļ manā kanālā. Mani sauc Anželika Gudraniece, esmu neiroloģe, un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadzeņu veselību kopumā. Labai dzīves kvalitātei un veselīgai attieksmei pret darbu un pienākumiem ir nepieciešama ne tikai fiziskā, bet arī mentālā veselība. Un laba mentālā veselība ir tad, kad cilvēkam piemīt pašpietiekamības, pašvērtējuma un pašvērtības sajūta, piemīt spēja dot un saņemt draudzību, pieķeršanos, mīlestību un spēja uzticēties citiem, kad varam veidot ilgstošas un emocionāli tuvas attiecības, kad spējam izjust dziļas emocijas, spējam piedot citiem un paši sev. Uz labu garīgo veselību norāda arī spēja izvērtēt sevi un savas izmaiņas, spēja mācīties no pieredzes, pieņemt nenoteiktību un uzņemties risku. Un arī spēja nodoties sapņiem un fantāzijām liecina par labu mentālo veselību. Diemžēl ir dažādi faktori, kas var pasliktināt šo mentālo veselību, un tie var atšķirties starp dažādiem cilvēkiem. Un izplatītākie ir augsts stresa līmenis, sociālā atbalsta trūkums, traumatiska pieredze, vielu lietošana vai arī slikta fiziskā veselība, ģenētiskā noslēce un arī izdegšana. Un pie izdegšanas noved viens ir ar darba organizāciju saistītie cēloņi, un otrs ir individuālās iezīmes. Un par šiem te cēloņiem, riska faktoriem un to ietekmi uz veselību es stāstīju savā iepriekšējā video. Esiet aicināti to noskatīties, saitīte ir pievienota šeit zemāk aprakstā. Izdegšanas problēma vislabāk var risināt, ja tā ir gan darba devēju, gan arī pašu darbinieku kopīga atbildība. Un runājot par efektīviem risinājumiem izdegšanas mazināšanai un novēršanai, ir iespējams dot vairākus padomus. Un šodien es pastāstīšu par tiem, ko spēj realizēt katrs no mums kā darbinieks, un ja jūs vēlaties uzzināt arī par izdegšanas organizatoriskiem risinājumiem no darba devēja puses, tad dariet to zināmu komentāros, ja es sagatavošu video. Un viens no galvenajiem, ja ne pats galvenais ieteikums, kas palīdz atgūties no izdegšanas un arī neizdegt, tā ir darba apjoma samazināšana. Vai nu pārējot uz īsāko stundu darba dienu, un vai arī strādājot nepilnu darba nedēļu. Un otrs ieteikums ir mainīt vai modificēt citus parametrus. Taču mūsu ikdiena, it sevišķi strādājošo cilvēku vidū, ir ārkārtīgi strauja un piesātināta. Tamdēļ tur vēl integrēt laikietilpīgas darbības, tai pašai relaksācijai vai īsām atpūta brīžiem darba laikā, tas var būt ārkārtīgi grūti tīri no praktiskā viedokļa. Tāpēc efektīvāk strādā tā saucamās mikroprakses, jeb ļoti praktiski un viegli izpildami ieteikumi, kurus var īstenot paralēli jau savā rutīnā esošajām darbībām. Pateicoties tam, šīs mikropraksēm, tās stabili un noturīgi un arī regulāri ir veicamas. Tie ir tādi padomi, kuru apgūvei un ieviešanai ir nepieciešams minimāls laiks, un to veikšana aizņem vien dažas sekundes līdz minūtei. Un tie arī tādi padomi, kas dod iespēju un mudina pievērsties apzinātībai un ieklausīties sevī. Piemēram, ikreiz, kad jūs mazgājat rokas vai pirms atbildēt uz e-pastu vai īsziņu, ieklausīties savās sajūtās vai izpildīt kādu elpošanas praksi. Respektīvi, jebkurš repetitīvs notikums, roku mazgāšana, atbildēt uz e-pastiem, vai pirms, došanās pie kolēģiem. Viss tas var kalpot par signālu savas labsajūtas pašpārbaudei. Koncentrēties uz savu elpu, fokusēt savu prātu un ķermeni,
vizualizēt sajūtu un sajust klātesamību, empātiju, mieru, kādu tālāk es vēlos sniegt nākošajam klientam vai kolēģiem tiekoties. Un tā ir iespēja arī izveidot šo te saikni pašam ar sevi. Vai es esmu padzerusies, varbūt esmu izsalkusi, vai es nesu šo te emocionālu vai mentālu bagāžu no sarunas ar iepriekšējo klientu vai no saņemtām ziņām. Ja? Un ar laiku šādas te mikroprakses integrējās arī ārpus dzīvēm, piemēram, tīrot zobus vai stāvot pie sarkanā luksfora gaismas. Ja? Laika gaitā šādi integrētie labsajūtas mirkļi var pozitīvi mainīt cilvēka kopējo enerģijas līmeni un arī darba dienas toni. Otrs ieteikums ir veltīt laiku, lai nosauktu savas emocijas, sevišķi izaicinošās, smagās. Piemēram, es tagad fantazēju, ja es, teiksim, jūtos nomāktam, vai tās ir dusmas par kaut ko, varbūt bažas, iespējams, tas ir pārgurums, vai vienkārši varbūt esmu izsalkusi. Ja? Tāpēc emocija atpazīšana un nosaukšana palīdz apzinātībai un pašnovērtēšanai. Un ir pierādīts magnetiskās rezonances smadzeņu izmeklējumos, ka sava emociju atpazīšana pārvirza signālu no emociju centra amigdalā uz galvas smadzeņu garozu, kas ir mūsu augstākā domāšanas zona. Un tieši tāpēc emociju nosaukšana nomierina prātu un atvieglo cilvēkam to sajūtu kopējo. Un bieži vien savas jūtas un emocijas ir grūti atpazīt un nodēvēt, un nereti ir sastopama tāda parādība kā aleksitīmija, jeb nespēja nosaukt un saskaņoties ar savām jūtām, identificēt un aprakstīt tās. Tulkojumā no sengrieķu valodas termins aleksitīmija tieši to arī nozīmē – nespēju nosaukt savas jūtas. Un bieži vien uz jautājumu, kā tu jūties, mēs atbildam labi vai normāli un tālāk novirzam sarunu par notikumiem, faktiem, patiesībā izvairoties no savām emocijām. Un cilvēkam ar aleksitīmiju viņa leksikonā var pat iztrūkt vārdi, lai aprakstītu savas izjūtas, un ir grūtības atšķirt emocijas no ķermeniskām sajūtām. Aleksitīviem mēdz attīstīties jebkurā vecumā, arī tiem cilvēkiem īpaši raksturīga, kur ir uzauguši ģimenēs, kur dažas jūtu izpausmes bija uzskatītas par vājumu, nebija pieņemtas vai vispār tika sodītas, piemēram, sarājot bērnu, ja viņš pauda dusmas. Un ar laiku šāds cilvēks iemācījās savas emocijas apspiest, neizrādīt tās un ignorēt pavisam. Taču, piemēram, ja ik vakaru pirms miega, ņemot talkā emociju tabulu, ko jūs redzat savos ekrānos, pašķetināt, kādas emocijas dienas griezumā un kurā brīdī jūs esat izjutis vai izjutusi. Un tas laika gaitā palīdzēs savas izjūtas atpazīt jau momentā, tajā brīdī, kad viņas rodās. Un tas palīdzēs vairot uz sevi vērstu, saudzīgu un ekoloģisku rīcību. Trešais ieteikums ir ik vakaru pierakstīt 3 lietas, par kurām varat būt pateicīgs šodien. Jo zinātniski pierādīts, ka šāda 15 dienu prakse rada nozīmīgu pozitīvo efektu uz subjektīvu laimes sajūtu, uz izdegšanu, darba un personīgā dzīves balansu un depresiju. Arī apzināta koncentrēšanās uz pozitīvām lietām, kas notiek apkārt, tā skaitā uz savu labo garastāvokli, uz pozitīvo attiecībās ar līdzcilvēkiem, uz vispārējo dzīves novērtējumu, to, ka, piemēram, šodien ir skaista diena, to, ka, es tikko nobaudīju garšīgu un smaržīgu tēju, vai to, ka, piemēram, ir uzsmaidījis garām gājējs, ja? Tas uzlabo labsajūtu un dod šīs emocionālās un starppersonu priekšrocības. Nākošais ieteikums ir pateicības prakses ieviešana kolektīvā. Teiksim, uzsākot sapulci, izteikt atzinību par nesen paveikto. Tas kopumā palīdzēs veicināt pozitīvas emocijas un labas attiecības kolektīvā, jo tā evolucionāri reiz ir sanācis, ka mēs, cilvēki, kā suga, lai mēs varētu izdzīvot,
mūsu prāts ir bijis un paliek joprojām neobjektīvs. Un tas ir tendence pamanīt riskus, draudus un briesmas, tāpēc šī te apzināta labā pamanīšana palīdz panākt iekšējo līdzsvaru un mieru. 5. padoms ir, ja darba pienākumi, piemēram, jums ir saistīti ar lielu spriedzi, ar lielu apjomu, ātru rīcību, un lai šādā vidē neizdegtu, būtu liederīgi iemācīties iepauzēt, tad, kad jūs jūtat šo te lielu spriedzi, un, piemēram, savam kolēģim uz viņa jautājumu vai lūgumu apzināti atbildēt. Man ir vajadzīga minūte laika. Šī te vienkāršā frāze dos gan viņam, jūsu kolēģim izpratni, gan arī jums laiku nomierināties, sakopot domas, pēc kā tad tālāk jūs varēsiet piedāvāt kvalitatīvu rīcību, nevis reflektoru reakciju. Un 6. rekomendācija, piemēram, pirms sapulces, pirms ēpasta pārbaudes vai sarunas ar kolēģi, tur, kur jūs esat viens, kur jūs neviens neredz. Veikt 1 līdz 3 diafragmālas elpošanas. Tā ir dziļa ielpa, ko panākt, paplašinot plaušas uz leju. Jā, nevis vienkārši ieelpojot ar krūškuru vai vēderu. Ieelpot caur degunu, pauzē aiztur elpu un tad veic dziļu izelpu caur muti. Šāda elpošana mazina stresa līmeni un trauksmes sajūtu, ko objektīvi pierāda asins spiediena normalizēšanās, pazeminās stresa hormona kortizola līmenis siekalās, un arī cilvēks, kas regulāri veic diafragmālas elpošanas, subjektīvi jūtās mazāk trauksmaini. Šī taktika viņa aizņem vien 30 līdz 60 sekundes, taču nes ļoti labu pozitīvo efektu. Nu, un visbeidzot, 7. ieteikums cilvēkiem, kuri jau ir izdeguši, un tas ir vērsties pēc profesionālās palīdzības izdegšanas ārstēšanai, proti, saņemt ārsta psihoterapeita konsultāciju. Ja jau ir pievienojusies klīniska depresija vai trauksme, tad ir nozīmējama antidepresanti vai prettrauksmes līdzekļi atbilstoši. Un to sākotnēji vai vieglos gadījumos var nozīmēt ģimenes ārsts vai nu uzreiz ārsts psihoterapeits vai psihiatrs. Un prettrauksmes līdzekļi tie novērš vai mazina nemieru, bailes, iekšējo emocionālo nemieru un spriedzi un uzbudināmību. Nereti pievienojās cilvēkiem ar izdegšanu un tiem, kuriem ir depresija vai trauksme, arī miega traucējumi. Un to gadījumā var palīdzēt miega higiēna, regulārs sports, psihoterapija un vajadzības gadījumā arī preparāti. Nākošais, par ko vēlos pastāstīt izdegšanas mazināšanas un novēršanas kontekstā, ir par 12 uzvedības stratēģijām. Un tās ir iedalāmas 3 blokos – darbs, mājas un pats cilvēks. Proti, darbā katram no mums būtu lietderīgi palielināt un uzturēt darba kontroli. Tas ir pārliecināties, ka es kontrolēju to, kā es daru savu darbu. Pārliecināties, ka es kontrolēju, kad es veicu savus pienākumus, ka es vispār kontrolēju savu darbu, tempu, ar kuru es veicu šos te pienākumus, kontrolēju savu arī darba slodzi. Ir svarīgi pārliecināties, ka jūs iekļaujat visus paredzētos uzdevumus atvēlētajās darba stundās. Otrs, būtu labi panākt sava darba vadītāja atbalsta palielināšanu, un ja jums tāds jau ir, tad noteikti saglabāt to. Jums pašiem būtu aktīvi jādibina labas darba attiecības ar priekšnieku un nepieciešamības gadījumā lūgt viņa palīdzību vai viedokli darba jautājumā. Lūgt viņa atbalstīt elastīgam darba grafikam, tostarp nepilnas slodzes darbam. Līdzīgi ieteicams ir panākt atbalsta palielināšanu vai saglabāšanu no kolēģu puses. Nepieciešamības gadījumā iespējams lūgt kolēģiem palīdzību. Ja jūs jūtat, ka ir nepieciešams un ir tāda iespēja, tad palūgt uz kādu laiku pārņemt jūsu darbu. Vaicāt pēc padoma vai viedokļa darba kontekstā. Ir arī ieteikums izvirzīt prioritātes un atbilstoši deleģēt darbu. Svarīgi arī iesaistīties pasākumos, kas ir vērsti uz savstarpējo darba pieredzes apmaiņu un kolektīva saliedēšanās aktivitātēs.
Ceturtais padoms ir jautāt pēc atgriezeniskās saites gan darba vadītājiem, gan kolēģiem par jūsu darbu. Interesēties no vadītāja par izaugsmas iespējām dotajā organizācijā, ja jūs jūtat sevī tādu potenciālu. Pašam ir arī vēlams iesaistīties savas efektivitātes un prasmju pilnveidošanā, līdera apmācībā un izpratnes veicināšanā par izdegšanu. Piektais ir ļoti būtiski, lai neizdegtu, atrast un veikt pasākumus darbā, kurus uzlādē. Tas ir aktīvi uzņemties, piemēram, uzdevumus, kuri ļauj jums attīstīties un augt tālāk. Vai, piemēram, apzināti uzņemties izaicinošus uzdevumus, kuri dod jums enerģiju. Varbūt pieteikties uzdevumiem, kuros ir iespējams mācīties ko jaunu un pilnveidoties. Un visbeidzot, vajadzētu arī novērst traucēkļus. Vēlams pārliecināties, ka jums nav jāveic darbi, kas no jums prasa pārāk daudz enerģijas vai kuri neatbilst jūsu amata aprakstam. Vai arī izvairīties strādāt virsstundas. Pārliecināties, ka ir atbilstoša darba pienākumu sadale. Ir svarīgi lūkot, lai jūsu darbs būtu pēc iespējas mazāk apgrūtinošs un stresains. Un noteikti ir būtiski arī organizēt savu darbu tā, lai izvairītos no liekas spriedzes. Vēl ir silts ieteikums arī ieklausīties sevi un pārliecināties, ka jūs strādājat tajā profesijā un veicat to darbu, kas jums patiešām patīk. Jo strādāt un veikt darbu, kas jums ir apgrūtinoši, kas ar jums nesasaucās, kas varbūt pat ir mokoši pret jums, tas ir liels solis pretī izdegšanai. Šīs ir bijušas 6 stratēģijas izdegšanas novēršanai un mazināšanai, kuras ir realizējamas darbā. Nākošās 3 stratēģijas ir tās, ko katrs no mums priekš sevis var realizēt mājās. Proti, ir ieteicams palielināt un uzturēt savu autonomiju mājās. Tas ir, es pārliecinos, ka es pati izlemju, kādas lietas man darīt brīvajā laikā, ka man ir šīs brīvais laiks. Es pārliecinos, ka varu kontrolēt savu brīvā laika pavadīšanu un pati sev varu to organizēt. Un ik pa laikam arī nodoties pārdomām par dzīves prioritātēm un vērtībām. Vēl nepieciešamības gadījumā var meklēt, vai ja tāds jau ir, tad noteikti uztverēt atbalstu no tuvinieku puses. Tas ir lūgt ģimenes locekļiem vai draugiem viņu viedokli, padomu un palīdzību par darba problēmām. Un arī katram no mums ir tikai mūsu pašu rokās iespēja mazināt darba mājas konfliktu. Tas ir katram no mums vajadzētu pašam sev sekot, kā ārpus darba stundām jūs nedomājat par savu darbu, ka jūs distancējaties no darba brīvajā laikā, ka jūs regulāri ievērojot šo te brīvo laiku, ka jums ir brīvdienas, ka jums ir regulāri atvaļinājumi. Un visbeidzot, atlikušie 3 soļi no 12 uzvedības stratēģijām ir vērsti uz pašu cilvēku. Tas ir, lai neizdegtu vai atbrīvotos no izdegšanas, ir jālūkojās uzlabot un uzturēt savu fizisko veselību. Tad sekot tam, ka jūs regulāri un pietiekami daudz vingrojat. Un te ir jāatrod, kas no kuram atsaucās, vai vislabāk mentālai veselībai patīk aerobā slodze. Tā ir velobraukšana, peldēšana, nūjošana vai vienkārši enerģiskas pastaigas. Tā var būt vienkārši vingrošana vai arī ārstnieciska vingrošana, varbūt joga. Tas priekš labas mentālās veselības būtu jāveic vidēji 120 minūtes nedēļā. Tā piemēram pa 30 minūtēm 4 reizes nedēļā vai katru dienu pa 15-20 minūtēm un svētdienā sev ņemt atpūtu. Vēl ir jāpieseko tam, ka jūs veselīgi, regulāri un sabalansēti ēdat un uzņemat pietiekoši daudz šķidruma. Tāpat katram ir jārūpējās, lai uzlabotu un uzturētu savu psiholoģisko labsajūtu. Tas ir censties aplūkot stresa situācijas no dažādiem rakursiem, paskatīties uz problēmu perspektīvā. Pašam sev ir liederīgi veicināt pozitīvu domāšanu un problēmām censties pieiet pozitīvi. Var palīdzēt arī stresa vadības un noturības apmācība,
pozitīvas pārvarēšanas stratēģijas un apzinātības prakse, jeb no angļu valodas mindfulness. Apzinātība tā ir nevērtējoša vērošana, proti apzinoties sevi, savas jūtas, domas, fizisko ķermeni, kā arī pasauli sev apkārt. Apzinātības praktizēšana īsā laikā sniedz pozitīvus rezultātus gan fiziskajā veselībā, gan arī psiholoģiskajā jomā, un tā skaitā arī attiecībās un dzīvē. Un visbeidzot, taču nemazāk svarīgi, ir regulāri pielietot relaksācijas pasākumus pēc darba. Varbūt tā ir relaksējoša mūzika, vai uz ķermeni orientēta meditācija, varbūt vienkārši silta vanna, vai patīkama tēja un skaista lasāmviela. Galvenais, lai tas patīk un lai to darītu ikdienu. Tas ir bijis par praktiskiem ieteikumiem izdegšanas mazināšanai un novēršanai, un atceramies, ka mūsu pašu rokās ir sava mentālā un fiziskā veselība. Un es ļoti ceru, ka minētās rekomendācijas palīdzēs kādam izvairīties un kādam atbrīvoties no izdegšanas. Es aicinu jūs pieteikties kanālam, kas to vēl nav izdarījis. Tā katrs no mums var ienest artaviņu izglītošanas procesā par mentālo un emocionālo veselību, jo katrs pieraksts kanālam, katrs komentārs vai laiks šiem video palīdz sasniegt arvien vairāk cilvēku un uzzināt par šajā kanālā runāto. Un milzum liels paldies arī visiem, kas jau ir pierakstījušies. Man ir arī savs Instagram un Facebook tematiskie profili. Tur ir atrodama dažāda informācija, droši piesakojiet, linki ir atrodami profilā. Un pašā noslēgumā es vēlos uzsvert, ka, ja jūs vai kāds, ko pazīstat, piedzīvo izdegšanu, emocionālu vai fizisku izsīkumu, tad ir ārkārtīgi svarīgi pašaprūpi izvirzīt kā prioritāti un mazināt darba stundas, meklēt atbalstu un medicīnisku palīdzību, lai saņemtu pienācīgu novērtējumu un atbilstošu ārstēšanu. Man tas šodienai ir viss. Paldies, ka pavadījāt doto laiku kopā ar mani. Ar prieku gaidīšu jūs atpakaļ un uz drīzu tikšanos.